uzvarēm, mūsēja krabi uzvar iemetienā. Mūsējam vairākums. Tagad ir jānostājas tā kā zonā, nu, kaut ko tur muģinās, Tipuls ar Ripu. Tie borti cīnās, baigā cīņa, tagad atdot piespēju Bujacam, Bujats. Dievs uzmetiens uz vārtiem, un tagad Čehi izraida Ripu ārā savus aizsardzības zonu, tagad pie Ripas jau Masaiskis ir. Pie Ripas tagad Bujats, Bujats paņem Ripiņu, un viņš domās, ko tagad darīt. Nu, ko viņš dara? Viņš raidīs Ripu zonā? Nē, viņš atdod piespēju Nižviem, Nižvis laužas iekšā zonā. Un meistarīgi apstrādā Ripu, bet viņam nekas nesanāk, un tagad jau Čehi pārtu Ripu, un 2-1 pretuzbrukums. Un, diemžēl, nevar saprast, laikam vārti, jā, diemžēl vārti, jā, skatītāji. Un tagad Sprukts uzvar iemetienā, cīņa par Ripu, Čehi pie vārtiem, Klepišs ar Ripu. Un Masaiskis glāb mūs izlases vārtus, malaķēts, vienkārši malacis. Labākais vārtsargs vienkārši. Nu, kas tagad te notiek? Nu, Čehi aiz mūsu vārtiem, jāatņem Ripa, nu, Sočā, nogarš pretinieku un jau tagad varbūt pretuzbrukums vēl kaut kāds. Mēs tagad cīnamies, paliekam Ripu. Tomēr Ripa paliek pie mums, ar Ripu Daugaviņš, viņš piespēlē Spruktam un... štanga, blīn. Nu tagad ar Ripu jau Sotnieks. Sotnieks piespēlē Kuldam, Kulda ar Ripu. Kulda dod zonā, nē, viņš raida to Ripu zonā, tagad jūs teicis mūsēja partneri pakaļ. Pie Ripas Saulietis piespēlē Pečuram. Vārti! Gols! Jā, cienījamies skatījumiem Pečuram pirmajā vārti Latvijas izlases sastāvā. Te jau mēs redzam, jā, mums redzam Sprukta atkārtojumu, kā viņš netrāpīja vārtos, jā. Nu, diemžēl nepaveicās Jankam šajā epizodē, nu, redzam, jā. Vārtsargam pieskārās mazliet šī Ripa, nu, bet te mēs redzam, kā Pečura Sergejs raidīja precīzi Ripu vārtu augšējā stūrī ar savām stiprajām, spēcīgajām rokām, pilnīgi bez variantiem atstājās.